Cik maksā uzbūvēt māju Norvēģijā? Ņemot vērā, ka Norvēģi parasti neatklāj, cik daudz naudas patērējuši savu nekustamā īpašuma celtniecībai, ņemšu informāciju no būvfirmu mājaslapām. Sāksim ar zemi. 800 kvadrātmetru liels zemes gabals Oslo apkārtnē, kurš atrodas aptuveni 15 km attālumā no pilsētas centra, maksā aptuveni 4,5 miljonus kronas. Arhitekta pakalpojumi aptuveni 100 000 kronas. Būvatļauju un citas komunālās nodevas apmēram 50 000 kronas. Objekta apskate un marķēšana pirms rakšanas darbu uzsākšanas aptuveni 10 000 kronas. Zemes gabala sagatavošana būvniecībai aptuveni 1 miljons kronas. Mājas celtniecība par 1 kvadrātmetru vidējā cena ir 33 000 kronas. Tad māja 200 kvadrātmetru platībā izmaksās apmēram 6,6 miljonus. Autostāvvietas asfaltēšana pie mājas izmaksās aptuveni 200 000 kronas. Un tātad viss kopā sanāk 12,5 miljonu kronas. Ņemot vērā, ka Norvēģijā lielākajai daļai iedzīvotāju alga uz rokām ir 30 000 kronas mēnesī, lai uzceltu šādu māju Norvēģijā, cilvēkam ir jākrāj visa sava alga 35 gadus.